nekad nebūs gatava. Paldies! And apart from the quote, the main idea is that the Latvian library will never be ready. Dāmas un kungi, mēs tikko apliecinājām, ka latvieši māk būvēt, bet pilnīgi noteikti latvieši māk dziedāt. Koris Fortius, diriģente Māra Marnauza. Nevammaiset patennācan, nevammaiset patennācan, nevammaiset patennācan, nevammaiset patennācan, nevammaiset patennācan, patennācan, bagātājā vietiņājē, no solītē, uzlēkuse, jau sirmīši, nosīduši, kumelīni, kumelīni, ievīmiežu, arāīni, tautu meitā, seltenīte, tā varbiņu lasītājā, tā varbiņu lasītājā, lasītājā, Prieki bija arājami, prieki bija arājami, prieks arājami, līgavai, redzēj savu, rudzu labu, kā ūdenī, līgojami, siedi votē, obilītē, apulītē. Appušķojā cepurīši, bezamaizē, pārdziedācē, bagātājā vietiņājē, bezamaizē, pārdziedācā, bezamaizē, bezamaizē, pārdziedācā. Paldies korim par skaistu dziedājumu, un es gribu vēlreiz pateikt, ka mēs esam novērtējami un esam priecīgi, ka kopā šī brīdī šeit augstumā ar mums ir Latvijas valsts prezidents, Latvijas valsts saimnes priekšsēdētāji, ministru prezidents, mums ir Eiropas komisāri ar mums ir Zviedrijas kultūras ministra ar mums un gandrīz visi bijušie un esošā Latvijas kultūras ministri. Jā, nu, es jau atkal tā vienkāršāk, Jānis jau to oficiālo pusi. Es esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat cilvēki tik daudz šeit sanākuši arī pie bibliotekas. Un bija paredzēts tā, ja būtu mazliet siltāk, tad ļoti daudzi no Jāņa pieminētajiem un cilvēkiem būtu lasījuši citātus tieši tāpat kā Andris Vilks. Bet tagad ir augsts, bet daži no viņiem ir sagatavojuši. Un tagad man saka, pirms Jānis dos vārdu Rīgas kultūras galvaspilsētai, vai ir kāds vēlētājs, kurš vienu citātu varētu nolasīt? Vēlētājs, jā. Nu, lūdzu. Nu, nāciet, lūdzu, Rīgas kultūra. Labi, skaidrs mums ir viens. Šodien mēs esam divu svētku liecinieki. Ir uzcelta Nacionālā biblioteka, bet šodien sākas arī Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gads. Tāpēc man ir prieks šeit, ka blakus stāv viena enerģiska sieviete, kur mums kopā ar savu radošo komandu, māksliniecisko padomi, dāvinās svētkus visa gada garumā. Diana Čivle un viņas kolēģi. Ladies and gentlemen, we're not only opening the National Library today, we're also starting the official inauguration weekend of the Riga's year
as the European Capital of Culture, and it wouldn't have been possible without Diana Čivle, her agency, her employees that enthusiastically and actively worked on this year's program. So the floor's given to you. Labdien visi! Tad, kad mēs mākslinieckā padomu iecerējām šo kopā ar Nacionālās bibliotekas cilvēkiem šo ķēdi, tad mēs tiešām neiecerējām tik augstu laiku, bet mēs zinājām, ka mēs redzēsim to, ko mēs redzam šobrīd. Un tā tam arī ir jābūt. Mēs visi kopā dzīvojam, strādājam, priecājamies, svinam un arī lepojamies ar Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu. Mums pirms mēs te nedaudz runājāmies, mums bija tāda sajūta, ka mēs tagad vairāk nezinām, vai mēs tos citātus, ko mēs iepriekš izvēlējāmies, gribam lasīt, jo šī situācija ir mazliet mainījusi kaut kādu sajūtu jau šobrīd mūsos. Un tomēr, lai kā tas arī nebūtu, te ir biblioteka, bibliotekai piederās grāmata, tam visam piederās lasīšana, un mums ir jālasa. Un es gribu, lai kolēģi sāk pirmie nolasīt kādas citātus, kamēr mēs gaidām pirmo grāmatu šeit ienākam. Ladies and gentlemen, when we in Art Council, together with the representatives of the National Library, were planning the program for today and for the rest of the year, we of course did not plan for the cold weather that we are having today. Nevertheless, we are very happy that you're with us here today to celebrate the opening of the library, and we are very happy that since we live together, we work together, we celebrate together, we are very happy that we are here today with you to also celebrate some of the events of the European Capital of Culture. And of course the weather is cold and you no longer know sort of how to feel yourself in these conditions. Nevertheless, what I would like to stress is that library is all about books and reading, and that's why we would now like to read some quotes for you, and we'll start with colleagues. Labdien visiem! Vissiltākie sveicieni un Dzintara Ceļa gara vārdā. Es citēšu Mahatmu Gandiju, kurš ir teicis, ka neviena kultūra nevar pastāvēt, cenšoties norobežoties no citām. Īstais tiesību avots ir pienākumos. Ja mēs katrs izpildīsim savus pienākumus, tiesības būs acīm redzamas. Taču, ja pievērsīsim uzmanību tikai savām tiesībām, pamatot novērtā pienākumus, tās pagaisīs kā maldugunis. Jo neatlaidīgāk pēc tās dzenamies, jo vairāk tās attālinās. Paldies! Nākamais. Labdien! Man bija sagatavots un ir citāts iz Dzintara Soduma. Jaunās valsts sākumā pieaugušie gāja skolās, kursos, mācījās un mainījās, pēc apvērsuma latvieši, kas bija amatos, vairs nemācījās. Viņi bija gatavi. Pietika ar pareizo nacionālo izcelsmi un ticības apliecinājumiem. Ģimene iekārtoja ēdamistabu un pieņēma kalponi leitieti. Ļaudis presē lasīja, ka nodarboties ar politiku ir slikti. Viņi minēja krustvārdu Mīklis, lasīja par Holivudu, par dēkām vēsturē, par taisnu pašu dzīvi tagad. Pusaudzis nodevās šaurumu netikumiem, leju pa ideoloģijas šļūcam dēli. Viedvaldnieki jūta ģeķīgu prieku par sevi, cik viņi ir iznesīgi, veikli, kādas viņiem iespējas. Lai tiek arī prastākiem rīkos kolektīvos svētkus, vienības svētki, atzimšanas dziesma, direktors sāk kaunēties par savām sievām, ar ko kopā cīnījušies caur grūtiem gadiem. Viņš šķīrās un meklēja slaidu mazēdāju tipu ar dejas, bāru un dailas interesēm. Vai zināt, kāds senlaikus ir vācu direktoru stils? Der alte, tēvišķīgs un stingrs, ar dargām brīvā laika interesēm, medības audzēt zirgus. To atdarināt bija tīkumi. Vidus Eiropas iekārs pārņēma mazu žirgtu tautu, Krievu masīvā griba valdīt to nomāca. Kurš? Dzintars Sodums. Tas bija Gins Grūbe. Gunda Glaiviņa. Labdien, ir ziemas vidus un mēs esam pie upes. Tāpēc es izvēlējos citātu no Josifa Brodska grāmatas Ūdenszīme. Šī ir ziemas gaisma savās tīrākajās izpausmēs. Tā nenes ne siltumu, ne enerģiju, jo tos ir nometus un pametus kaut kur visumā vai tuvējos gubu mākoņos. Tās daļiņu vienīgais mērķis ir sasniegt kādu priekšmetu un padarīt to lielu vai mazu redzamu. Tā ir intīma gaisma, Giorgionis, Bellini, Netjepalo vai Tintoretto gaisma.
un pilsēta tajā kavējas izbaudīdam tās pieskārienu bezgalības glāstu, no kurienes tā nākusi. Priekšmets galu galā padara bezgalību intīmu. Solvit Krese. Labdien! Tā kā es esmu atbildīga par tematisko līniju, kas saucās izdzīvošanas komplekts, tā kā es esmu izpētījis visu, kas cilvēkiem vajadzīgs, lai viņi izdzīvotu. Un man nekad nav bijis šaubu, ka kultūra ir būtiska cilvēku izdzīvošanas, būtisks priekšnoteikums. Un, protams, mēs nevaram izdzīvot bez maizes, un grāmata ir mūsu garīgā maize. Un tā kā mēs redzam, cik mēs šeit esam kuplā skaitā, tad man liekas, ka ar mums, ar mūsu tautu, viss ir kārtībā. Un Aiva Rozenberga. Mīļie cilvēki, jūs esat tiešām fantastiski šodien. Es redzu, kā milzīgs sirds siltums veļas pār šo tiltu uz šo Pārdaugavas pusi. Tās ir ne tikai grāmatas, bet tas ir sirds siltums, ko mēs viens otram nododam. Un to es arī novēlu ne tikai šodien, bet arī citās dienās, lai visi šis siltums nāk un kā gabaliņš tiek nodots viens otram. Laimīgi jums šodien! Nu kā, nosaluši mazliet? Nu! Es domāju tā, latviešu dziedātāji tauta mazāk tagad runāsim, gaidot to grāmatu Coris Fortus. Atkal paldies korim, un jūs redzat, mūsu valsts vadītāji jau ir pareizi orientēti. Viņi pagriežušies pret grāmatu ķēdi un gaida pirmo grāmatu parādamies. Lēnām vēršam visu uzmanību uz grāmatu ķēdi, kas no akmens tiltojas Nacionālajai bibliotekai, jo grāmata grāfu Lamsdorfu ģimenes no paudzes paudzei mantotā bībele 825. gadā Pēterburgā iespiestā tuvojas Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Es, protams, nezinu, ko Jānis Drip domāja ar to teicienu pareizi orientēti, bet tas, ka mēs gaidām šo grāmatu un ka mēs patiesi esam priecīgi, ka šodien šī pirmā grāmata tiks ienesta Nacionālajai